Es jau varēju nobučot, bet tas jau būtu tā. Nē, tas jau ir, mēs negribētu cietumu. Pagad, tu atbildēji, kāds tas mīļākās posms? Tu teici lazy dog. Kas tas tāds ir lazy dog? Tu gribi redzēt? Šodien 6 džeki centīsies saprast, kurš no viņiem vispiemērotākais meitenei, kas viņiem stāv pretī. Būs intriga, būs izbalsošana, cerams arī būs jautrība. Lecam iekšā. Bučus faniem. Čau, man sauc Elvita, man ir 24 gadi. Brīva meitene. Jā, es nezinu, ko man pateikt vēl par sevi. Bet kas tev baida visvairāk? Tas, ka man nepatiks, kā es tur izskatos. Es vadu spēļu šovus online. Griežu laimes ratus, tā kā Super Bingo. Maija Rozīte agrāk tur strādāja, ne? Es nodarbojos ar sportu. Nu, vairs ne tik ļoti, bet vajag atpūsties. Es redzu citu sporta veidi. Nē, esmu kardio piekritēja. Kāds ir tavs tips? Ui, man nav tips. Man parasti ir, tā kā man bija tips, bet tad es sapratu to, ka es eju pilnīgi pretēji savam tipam. Savu, nezinu, garumā tīsumā baskets. Jā, that's something. Es nezinu, man kaut kā man vēl kas tā basket reizē. Nav specifisks, jā, tāds. Man agrāk bija pirms 4 gadiem. Man bija tāda džeka, viens pēc otra copy-paste. Šobrīd es spēlēju par to straumīti, skatos, kas ir marketā. Kādu džeku tevi absolūti nepiesaista? Man nepiesaist džeks ir jaunāk par 25. Lūdzu, nesaka, ka tur visi 22 gadnieki. Nu, labi, gadu jaunāks vēl kaut kā vispār ir tāda bērnišķīga. Man patīk tādi gari džeki, bet tad es kaut ko tur tiekos ar džeku, kas ir manā augumā, un tad ir tāds, lauki, es nezinu, man nav tāds tips. Šobrīd meklēju kaut ko nopietnu. Es varu neatbildēt. Es nezinu. Es neko nemeklēju. Es vienkārši pēlu pa straumīti. Nu, būs, nebūs. Pagriežties pēc 3, 2, 1. Ok. Hello. Čau! Čau. Man sauc Elvita. Prieks iepazīties, Dairis. Rainis. Maris. Dāvis. Toms. Matīs. Ok, mēs uzturēt vai pajautāšu, cik jums ir gadi? Man 18. Pirms 6 mēnešiem palika. Ok. 24. 20. 25. 25. 18. Man ir 24. Oh, okay. Jā. Nu, tas jau tāds. Labs esams, skatu. Jā, labs vecums. Kāds jums ir pirmais iespējas? Nu, simpātisks meitene. Izskaties tādā gudra, zinoša. Saģērbies tā, lai neko nesabojātu, man liekas. Tā kā es... Jā, viss melnēs, vairums ir melns, kas ir tāds gaišs. Es arī gribēju vēl gaišu klēt, bet sapratu, ka man bija Melna balss, ka tā iet kopā. Ņaņ. Jautājums džekiem, vai ir šobrīd kāds, kas jau vēlās izstāties? Tāda arī opcija bija. Ļoti labi. Pirmais rauns, jeb swiping rauns. Viss pavisam vienkārši tīri pēc fiziskā aspekta. Pa labi, nice, pa kreisi, nepārāk. Neviens netiek izslēgts, jo jūs beigās paši sevi varēsiet izslēgt. Sākam! Jā, viss melnā, klasiski, viss fine, dodamies. Tu arī viss melnā, man ļoti patīk melna krāsa. Diemžēl, tu esi pārāk jauns. Damn! Man, laikam, vizītes nepārāk ļoti. Airpoint. Melna. Viss outfits ir nice, bet tev bija 18. Jā? Nē? Nē. Ok. Un tu arī tu esi pieaudzis patīkami. Paldies. Nu, kā tev džeki pēc izskata? Nu, ir ok. Nesaki skaļi, protams, bet tev jau ir kāds favorīts vai nav? Jā, man ir. Ir kāds favorīts, jā? Jā. Ok, otrais rauns, sauksim to par kokteļu stundu, jeb iepazīšanās. Nebūs vesela stunda, bet būs 15 minūtes, lai jūs sarunātos savā starpā un vienkārši uzzinātu kaut ko par Elvitu. Čeki. Sākam! Kādu kokteili iedzēri? Es dzēru skrūvīti, šotā. Kur tu mācījies? Es mācījos Siguldas pirmajā pamatskolā. Sigulda? Jā, es no Nav Siguldas. tālu no manis. Kurienes tu esi? Ar netālu no Siguldas. Nu, es pārvācu uz Rīgu, bet Siguldas nav tāda dzīvoja. Sanāk vēl projām Siguldā dzīvo? Nē, es dzīvoju Rīgā, es pārvācos 16 gados, sāku mācīties tehnikumā. Par ko? Tu esi paturējuši pie sevis. Tas nav svarīgi. Tagad vēl mācās, vai ne? Nē, es dropautojos. Jā. Jums ir tiesības? Jā, man ir. Visiem ir? Tev nav? Tev arī nav? Nē, man ir, ne. Ok. Bet smāka riteni braukdom. Uz stūrītes? Paraut rātā. Jā. Es bagāžnieku nesen nopirku, tā kā varēs arī aizmigāt. Tur spilventiņā uzliek, lai ārtāk, zini? Jā. Spilvents arī būs. Tu ceļo?
Jā, man patīk ceļot. Tev patīk tusēt? Skrūvi ieraujot, bet nepatīk tusēt. Jā, man patīk šobrīd pats sēdzi. Vasaras sezona sāksies. Nav starpība pirmdiena vai piekdiena. Ar ko jūs nodarbojaties? Ar fotografēšanu, filmēšanu, strādāju kazino. Kā Evolutions? Evolutionā, jā. Man tur piedāvā reklāmas arī filmēt. Man tur, es neju tikai, teiksim, tā pastrādāt. Man tur bišķi dziļāk. Es daru laikam visu. Es biju agrāk pavārs, bet tad es beidzu, un tagad es vienkārši tā plūstu, baudu dzīvi, nodarbojos ar lauksaimniecību, ko tādu. Es rīt braucu pirmt vispār 14 bišķu stropus. Oh, wow! Jā, jums vajag medu, vai tomāts, vai gurķus. Lūdzu, 0,5 spainītī, bez bitēm. Ar ko tu nodarbojies? Strādāju arī turpat, kur viņš. Ik pa laikam basketbolu paspēlēju. Kaut ko brīvajā laikā tur pastrīmojos, tīri strādājos, dzīvojos. Tālāk. Es strādāju finanšu sektorā, audits, un tā kā pēc darbiņa side hustles ir ģenerāla menedžers basketbola klubam. Tā kā jā, tāpēc man arī frizūra jau vakar bija tematiskā ballīte, bija jāpatur. Iebērzos. Es esmu Pēra Kups un sales managers. Un tu? Es pašlaik apgūstu savu jauno profesiju, bet ārpus profesijas es nodarbojos ar zālēju. Es spēlēju basketbolu kā hobiju. Es vadu spēļu šovus ne Evolutionā, bet es neesmu mazais casual dealerīts. Es vadu lielos šovus. Es nodarbojos ar, vairs ne tik ļoti, bet ziemas periodā es nodarbojos ar sportu, es aiz zāli, bet es tikai liftoju. Kāpēc ziemā tikai? Tāpēc, ka vasarā ir cita veida sporta veidi. Voļuks, ne? Glāzītas cilāšana. Es izklausos pēc alkoholikas. Nē, es pajauku vai. Nē. Bet jā, man patīk arī paspēlēt volejbolu. Pēdējais ceļojums. Grieķija. Biju uz Grieķiju. Mīlu, es cik ļoti gribētu tur dzīvot. Un Grieķijas ēdiens 10 no 10. Vienkārši. Es ticu. Par mājdzīvniekiem? Tev ir mājdzīvnieki? Man nav, man bija kaķis, bet viņš dzīvo pie vecmāmiņas, viņam tur labāk dzīvot. Tad jau nebija tā, kad tā kā bija. Tā kā, Tad jau viņš jau ir. Viņš ir, bet viņš fiziski nedzīvo. Man ir bēl no suņiem. Tas man nav tā, ka nepatīk, man ļoti patīk, bet man ir paniskas bēles no suņiem. Tā ir mana fobija. Tev sakot kādreiz? Starp 6 suņiem stāv un tev bēl no suņiem? Kā tev vēl bēl? Man ir vēl, kā jau visām dāmām, gan jau no visādām kukainīšiem, mušām. Viss, kas lido apkārt. No augstuma vai klaustrofobija? Nē, man ir klaustrofobija. Šī ir pietiekami liela telpa, bet... Tev patīk būt dabā vai pie dabas, kur ir visi kukainīši un mušīši? Man patīk aizbraukt tās 2 stundas pastaigāt kaut kur ārpus Rīgas. Bet tā haikot nepārāk. Kur Rīgā var haikot? No Rīgā? Latvijā? Kur? Visu kaut kur. Grīziņā? Ne, Gaisnikā? Nē, Siguldā, Līgatnicē, es nezinu, Kuldīgas. Kur tu Līgatnē var pahaikot? Pa trepītēm augšā? Zilie kalni. Haikošana jau arī, man liekas, nevienmēr kalni. Jā, tas nav tā, ka tikai kalnos. Tas vairāk backpacks tev uz muguras un telts un vispārējais. Es laikam neesmu dabas bērns, bet man ļoti patīk brīvdienās izbraukt no pilsētas kaut kur prom. Man ļoti riebs Rīga. Jā. Jā, tāda saspiesta. Ja tev nebūtu jādzīvo Rīgā, kur tu gribētu dzīvot? Siguldā. Fair point. Man ir jautājums, kāda ir jūsu red flags? Es un red flagi? Es tādu lietu nezinu. Wow. Esmu zaļš. Es varētu sevi nokrāsot zaļu, tad tu redzētu ar acīm. Jo actions speak louder than words. No. Draugi, puiši, man ir besties. Viens. Besties. Draugi? Pa Džeku? Viens tāds Džeka draugs? Jā. Džeki nevar būt draugi tikai. Kaut kas nav. Zini, es tam ļoti ilgi nepiekrītu, bet ir ok. Var. Tas ir līdz brīdim. Nē. Līdz brīdim. Ok, pārējie lūdzu, kāda ir jūsu red flags? Nepatīk baigi, kad cilvēkam nav kaut kāds passions, ap sevi kaut kāds drives, kas viņu tā kā vēl purpose, vienkārši tāds autopilots. Tu visu laiku sēd mājās un neko nedara, that's not for me. Es nezinu, es nemāku iepazīties laikam. Jā, es nemāku runāt ar jauniem cilvēkiem. Bet es ir diezgan ļoti same, tāpēc es ar to Man visgrūtāk ir tas, kad man visi cilvēki, kas man pazīst, viņiem liekas, ka es ļoti tāds atvērts un māku. Un man liekas, tas man tieši vēl vairāk uzdzen to visu. Un tas, tā kā... Mans laikam būtu tas, ka šādi tad kaut kāda
Es nezinu, reāli. Saku, nav vienkārši. Tas Vēl ir ir zaļais. mans red flags, ir tāds, ka man nav red flags. Paldies par sadarbību. Aplausi, tāpēc, ka reāli tas ir tev jābūt ļoti konfidentam, lai tu to pateiktu, manuprāt. Kas ir tevī red flags? Tu uzreiz Manī? pateici draugi, tā kā Džeki, bet tevī. Nē. Mans red flags, piemēram, tieši par manīm. Man citreiz tā sanāk, ka es māku saplānot savu, plānot savu dienu, bet vienkārši dažreiz sanāk tā, ka nesaplānojas, un es vienkārši varu sarunāt ar tevi, ka mēs iesim ārā tikos, bet es pasaku, sorry, man tagad atbrauc klients. Tas ir red flag. Jā, bet tas nav tā, ka bieži, bet tas varētu teikt, varbūt reizi mēnesī. Nē. Tas norakts viss. Kas ir tev red flags? Es teiktu, ka kaut kas līdzīgs tavam prikolam, bet tas nav vairāk uz to, kad es nevaru atnākt. Es vienkārši esmu dažreiz tā, ka es varu aizrauties ar kaut ko es daru. Tad, piemēram, kad man nav telefons pa rokai, tad es nevaru komunicēt. Tā, es aizraujos ar kaut ko, kas esmu fokusējies. Mans refleks? Es nezinu, vai tas ir slikti vai nē, bet spontānisms. Viss kaut kas jebkad var notikties. Nedomājot. Tad nepunktuāli Džeki sanākuši. Mans zaļais flags ir tas, ka es esmu ļoti punktuāls cilvēks, es visu saplānoju. Man divas lietas, ko es... Man katru dienu arī saplānot, bet saprot, man citreiz ļoti reti sanāk tā, ka man var tā iekrist, jo klienti tādi, kad viņi var būt tajā laikā, bet viņi neatbrauc tajā laikā. Saprot? Jā, tad tie cilvēki nav punktuāli. Tu kaut ko ieplāno, tas ir tā kā tu to dari, tas ir 100 punkti, bet ja tev nav nekas ieplānots, nezinu, tur varbūt pēc kāda laika šitā man atsūta kaut kāda īziņa kaut kur un spontāni mēs kaut kur ejam uzreiz. Piri. Tas nav tā kā red flags, manuprāt. Es nezinu, par sevi jau īsti tā nevaru pateikt. Es nezinu, kāds man red flags. Man red flagi ir tas, kad esmu ļoti kaitinoši, ārprāts. Ļoti kaitinoši meitene, tā kā es pat nemelošu, bet tur ir jānonāk līdz tam, lai to redzētu. Zini, sākumā jau tā nav. Tā jau sākumā vienmēr ir tas honeymoon stage saucamais. Rozā brilles. Jā. Rozā brillītes, jā. Kādā ziņā kaitinoši? Man ir tā, vai viss notiek, kā es gribu, vai vispār nav. Nav citu veidu, tā kā man ir visam jābūt tā, kā es gribu. Princess treatment? Jā, tāpēc tas ir par tiesībām. Man ir tiesības, bet man patīk būt passenger princess, jā. Okay. Jā. Kāda mūzika klausās? Es varu visu kaut kam pielāgoties. Zini, es varu iet uz kaut kādiem reiviem, es varu iet uz kaut kādu, labi, es neeju, bet kaut kādu mūziku, kas tur vēl halāgots popiņš tur skan. Kā latviešu mūziku? Klausies latviešus? Negluži. Nē, kāpēc? Līvus aiziet bopo līvu. Nākamais jautājums. Jūs nebijāt diezko atklāti ar savām vēlmēm vai lietām, kas nepatīk? Kāda ir jūsu mīļākā poza? Poza? Seksa poza? Nē. Tu vari interpretēt, kā atvēlies. Poza? Sēdēt man patīk. Misionāri un dogī. Reverse cowgirl. Helikopters. OG move. Nē, es teiktu, if she's pretty, then missionary all the way. Ja tu vienkārši tā būtu tāds, jebkur, kur tu vēlēsi, kas ir tavs go-to? Missionary. Es pieņemu, kad ir uz muguras meitene, kad esmu virsū, vai kad ir spūnā. Tas ir labs. Es nezinu, vai es varu lamāties. Labs. Kāds ir tavs tips? Sākās. Man nav tipa. Man agrāk bija, manuprāt. Bet, man nepatīk jaunāk džeki. Sorry, tas nav priekš manis. Tas pieredze? Jā, man agrāk patika jaunāk džeki. Mums laik bija kaut kāds gadu jaunāks. Tas bija kāds 4 gadus atpakaļ. Nepaveicās vienkārši. Moši. Bet tev ir 18. Tas bija cipars. Nē, man patīk. Vismaz ir jābūt, man liekas, manā vecumā. Ja tā ātri var novērsties no tēmas, tad kāda ir tava mīļākā poza? Kautrīgie džeki. Jā. Atgādināju. Man patīk lazy doggy.
Jūs zināt, es nestāstīšu. Jūs nezināt pašvainīgi, Ok, jūs es saprotu, mislēdāt. saprotu. Man patīk, Elvi, ka tas sauc mīļvārdiņā. Kā tev iesauks? Man nav. Kā var Elvis pateikt? Man ir cilvēki, man ir otrs. Elvija? Nē. Man ir otrs vārds. Es liekas normāli, ja jūs sauc mīļvārdiņos. Jā, kāpēc ne? Salīdz Forši, zaķīši. tā ļoti patīkami īstenībā. Tā visiem ir, man šķiet, ne? Nu, Forši jau, kad sauc mīļvārdiņā. Bet, Zini kā, ko man liekas, slikti tas- izdara, tad gan es Tas arī kā kurā brīdī, ja tu pieņemsim, nezinu, ar džekiem tur kaut ko, nezinu, spēlēšu futeni, un tad tur zaķīgi. Kā tas man liekas tā, nu. Es ceru, ka jūs padomājāt, nākot šeit par visu kaut ko. Šī. Jā. nē. Nē. Es jūs katru pasmaržošu, jūs smaržgām. Ok. Es Just do it. Just do it. Ok. Tev ir patīkams smaržas tādas saldenes, bet viņas tādas deep, tādas mūžīgas. Arī es nejūtīs, ja ātros Tu zaķīšus. biji baigās tādā par savējām. Tev ir ļoti patīkams. Tas bija tā kā reāli labs. Paldies. Tas jau čoma izgāja. Es jau varētu nobučot, bet tas jau būtu tā Nē, tas jau ir. Mēs negribējām cietumā. Okay. Tev pirms 6 mēnešiem palikās tas. Es esmu pilngadīgs. Tur nekāds cietums nav. No thanks. Legāli. Viņiem visiem ir tādas saldas smaržas, viss tādi. Tādi saldēti džekiņi. Ok. Skolabas ir. Tā. Vai es nejūtu? Tev ir, man liekas, tādas pašas smaržas kā viņam. Ļoti līdzīgas. Versace. Es nezinu. Jā? Zilās, gaižos. Kas tā? Jā. Nu, Membershops uz reka, atlaidi. Nu, tev tādas varas, ka viņam ir virs 25. Nu, tā. Tas ir miljons. Nē, tas ir miljons. Nu, miljons ir tāds, es varu izteikties rupi, nodrāsts smaržas, pūši godīga. Būs interesanti. Un kāds ir tev? Es negribu to jāpielietās. Man šās ir vismīļākās. Šās ir vismīļākās smaržas. Ļoti labi. Klau, tev patīk spēlēt? Spēlītas. Par kādām spēlēm mēs runājam? Daudz skaņas, pirkstu darbība, spriedze. Wow! Nāc un parādi. Paga, nav jau nekur jāiet. Reku iznāca spēlē jauns updates. Tu tā kā spriedzini tos burbulīšus šai līmeņiem, tad tu tiec citiem līmeņiem. Tu atkal ar savām spēlītēm telefonā. Tev tiešām nav nekāda iztēle? Tu padomāji tādā veidā. Uzlabo kopdzīvi un ar kodu Niklāvs iegūs 15% atlaidi visam plašajam yes.lv mājaslapas sortimentam. Un atpakaļ pie video. Tagad jums būs uzdevums. Katram džekam ir jāizsūta tev kaut kāda ziņa. Tu pēc tam to nolasi, izsaka komentāru, vai tu vispār atbildētu uz tādu ziņu. Ierakstiet meklētājā Elvi, tad man jābūt top 3-niekā. Tā paskaties, man ir tā kā uzrakstīt. Ko es tā sasmējāties tur? Ir? Tātad, visi ir aizsūtījuši, jā? Jā. Izlasīja katru ziņu. Pagaid, man ir video. Viņš atsūtīja video. Mēs varam sākt ar video? Apgājas sistēma. Wow! Ok, tā. Tu savus pēdus aizsūtīji? Jā. Es esmu izteikti. Tu gribi redzēt? Es ceru, tu neesi vegāni. Nē, es neesmu vegāns. Man garšo steiks, bet ja tu man atsūtīji tādu video vienkārši Instagramā, es noteikti neatbildētu tādu ziņu. Es ticu, Tas ir tik tāds, ja tu gribi šito. Mēs agrāk esam sarakstījušies Instagramā. Širās bildes es atceros. Viņš ir no kaut kādā ozolnieka tā galva, ne? Ne? Nē, es... Tev uz šī burta ir uzvārds? Es esmu bijis tā kā starp kuriem Jo toreiz es atceros, pirms 4 gadiem mēs tā kaut labi. Kroči šitos, es atceros vienkārši širās bildes. Jasno? Kurš ir Maris? Tev ir verificēts profils? Man ir tāpat vairāk sakotāji. Kāpēc tev ir verificēts profils? To var nopirkt. To var nopirkt uz mēnesi, jā. Nopirkt. Krutējs. Tā, debesis kā piens, tikai tu un vairs neviens. Es neatbildētu uz tādu ziņu Instagramā. Tāds Ko efekts. tu gribētu, lai es atbildu uz tādu ziņu? Es nezinu, uzrakstīt paldies.
Es esmu kā piens, kā debesu piens. Jā, nē, sorry. Tā, kurš ir Dairis? Tu esi Dairis. Hey, are you Latvian? You look really good. Es apskatījos tavu profilu un pateiktu, ka tu esi jauns čekiņš un es neatbildētu. Okay. Sorry. Okay. Bet ja man būtu vairāk gadu atbildēt? Jā, es nezinu, es šobrīd baigi neatbildu vispār nevienam Instagramā. Man te daudz cilvēku sarakstījuši. Tas scrollot un scrollot. Reinis rakstīja bombiski. Kurš ir Reinis? Es. Bombiski. Bet tu runāji kā Elīna Didriksona. Es nezinu. 5 sekundēs kaut kas jautājums. Viņa visās video saka, šis ir tik bombiski. Nē, tā nav. Es nezinu, es viņu neskatos. Nē, uz tādu ziņas laikam arī neatbildētu. Dāvis atsūtīja aciņu emoji un pierakstīja, labi, tu vinnēji, tev skaistākas acis. That's cute. Bet tev privāts profils. Man privāts, es tikko sapratu, ka es neatbildu privāti. Ja es nevaru apstīties, es neatbildu. Man vajag iečkotas. Ātri. Vau, kādas tev pārnes. Tomēr es atradīju, kā viņu var izdarīt. Un tad ir Toms, kurš saka, sveika, es tevi iepazīstinātu ar sevi, bet vēlējos to darīt, kad mēs satiktos un es pārliecinātos, cik aburošas acis tev ir. Kādas ir acis? Ļoti aburošas. Ļoti aburošas, ok. Tev nav profila bilde. Es teiktu, ka tas ir fake accounts. Bet tu apskatītos manu accountu. Neskaties manas stories. Neskaties manas stories, skaties manas bildes. Vai highlights. Moška es atbildētu. Nezinu, tev vecumu. No. Ir bijuši klišejiski, ka tu centies to uzmanību iegūt, es nezinu. Man ir personīgi grūti iepazīties ar jauniem cilvēkiem, jo man tieši nepatīk tās sarunas, uzsākot sarunu. Smaltāks, jā, kas tev tur patīk, kas tev tur Nē, es šobrīd neatbildu nevienam īsti Instagramā. Labi, Džeki, jums ir kāds 5 minūtes savā starpā padiskutēt, kuriem 3 no jums būtu jāpamet šovs. Kurš sadara Elvitu, kurš nē? Es domāju, 2 jau skaidri. Mēs abā 18-gadīgi, viņa jau galīgi saka jau. Nope. Bet viņa kaulējās, viņa teica, viņa var būt atbildētu man uz Instagram. Varbūt. Bet es negribu. Jā, es negribu. Īsisties. Viņi baigi uzspēlēt uz gadiem. Jā, īstenībā jā, tur bija. Red flags? No red flags. Es teicu, ka nemaz negribu tikties ar svešiem. Izmetam viņu ārā mašu. Gan jau, ka 2 jaunākie. Es domāju, jā, 2 jaunākie būs. 2 jaunākie un... Es varbūt gribētu aizstāvēt viņu bišķi. 4 no jums jāizvēlās, tad ir. Kurš no jums? Rēķināties ar viņu jau čatoju, mums tomēr nē. Okay, jā, tā kā tu jau viņu tev sanāk, ja tu čatoji, tev pa nesanāk. Godīgi es neatceros. Tas tā kā redemption tev ir? Nē, godīgi es neatceros, man pat nav īsti, man nerādījās nekas tā kā, kas tur bija. Viņai patīkās arī melni. Viņa svaipoja kaut kādu pa labi pa kreisi. Mums bija 3 pa labi, 3 pa kreisi. Jā, es biju vienīgais melnais, kurš bija pa labi. Tu vēl kurš bija ārā. Jā? Tavu bīžu dēļ. Bet ziniet, kā ir, es moška varētu... Baltā krekna. Nē, viņa dēļ bizītēm. Bet es viņai rādi bildes, un tas nebūtu bizīts moška. Ziniet, kā es varētu kinda varbūt tā kā atkāpties, tas baigais pusī mūsu, vai ne? Bet es esmu baigais dabas bērns, un man patīk visi kukainīši un visādas čūskiņas un viss kaut kas tāds. Tev ir jāatcerās, par ko tu runāji ar viņu. Tas man bija. Es domāju, kāds ir gatavs izstāties, tad lai stāsties. Lai tu vari. Es nopērku 4 gadi. Tā kā man viņi patīk, viņi ir smuka daudz, bet tie kukainīši. Skaros, neviens ārā neiet tā kā. Mūs izbalso dēļ gadiem. Jā, mēs esam tikai gadu. Es domāju, es būtu perfekti piemērots, teiksim. Mēs būtu kandidāti iegūt. Jā. Labs ir, tad jūs ejat tur, apsēžaties divāni. Vēl vienu vajag dabūt ārā. Vai nu mēs kanājās, vai nu tu kukainīši ņem priekšroku. Man palika interesanti palikt. Jā. Piekārties nevajag. Tā jau cīņa. Plus es spēlēju hokeju, man arī patīk bišķī pacīnīties. Tas bija varbūt laikam patīzot bišķī. Es piedāvāju kanāties. Kas tas ir? Kačāties? Nē. Baigies kurš vairāk piepumēs. Jā, baigies viss. Un mēs varam balsot. Balsot? Davai. Da es ar tevi sāksim. Kurš pa viņu balso? Kāpā viņš ārā krīt? Kurš balso, ka man ir ārā?
Māris, jā? Jā. Kas par maniem? Deju! Es varu pacelt, lai neizskust. Kas par viņu? Reņķi, kurš par tevi balso, ka tev jāiet ārā būtu? Ok, fuck it. Jā, 2-2. Reņķi, tas ir Sorry. Pagad 2-2. Nē, viņš nomainīja. Visi 3 bija. Tikko 3 visi pacēlā. Paga. Jā, Es tu domāju, tur- pa viņu tagad balsoju. Kurš par Andy balso, ka viņam jāiet ārā? Arī. Ja ir 2 balss. Fuck? Es varbūt balsoju par kuru. Ok, labi, visus cieņu. Paldies jums, Džek. Viņš kaptīrīja tev, sorry. Es satikšos rītdien. Apsēdi, tur apsēdies Yes, divānā. 4. rauns, 1-1. Jums ir 5 minūtes laika, lai parunātu par itin jebkādu tēmu. Viens par otru, paši par sevi. Kā jums vēlaties? Čau. Čau! Nu, kā iet? Kāpēc to kāju trīc? Nu, netrīc. Vai tu trīc? Kā tu nonāci līdz šitai idejai, ka tev ir jāpiedalās tajā? Kā tu piekriti tam izaicinājumam? Es pats pieteicos. Man piedāvāja. Es domāju, kāpēc ne? Ko citu labāk darīt? Fakti. Ko tu zini, kurš šitas aizved? Kāds skaists dāma priekšā forši? Pagaidām no complain. Satamiet familiju valodā. Viss kārtībā. Kāpēc tev verificēts Instagram accounts? Es nezinu, man likās, ka baigi forši būtu. Baigi forši būt? Jā. Gribētu iespējot meitenes? Nē, tas bija priekš sevis. Nevienu tā kā neiespaidoju ar to. Ok. Interesanti. Tu esi tāds tā kā introverts, ekstraverts. Ekstraverts. Tev patīk ar cilvēkiem būt. Jā, jā. Es Ok. esmu ļoti komunikabli, ja tu to nepamanīji. Nē, nu jā, es vienkārši, nu. Ok, jā, nice. Tu tetovējumu es redzēju, ne? Jā. Vienīgais? Nē, man ir uz ribām. Man arī vēl uz muguras ir tetovējums. Būs vēl? Es gribēju saņemties, nevaru saņemties nākamajam. Daudz sāpēm. Te tikai man ir kaut kas vispārējais, jo nenormāli sāpīgs. Tev ir tetovējumi? Nē, es vēl cenšos nobriest. Tu esi no Rīgas oriģināli? Tu esi dzīvis Rīgā un izdzīvots Rīgā? Vau. Tādi ir ļoti mazi cilvēki. Maz A, cilvēki. kur tu gribētu dzīvot? Latvijā? Jā. Rīgā man nepatīk ārā no Rīgas. Wow. Nu, dzīvot es negribētu. Es varu aizbraukt tur kaut ko pastīties, bet dzīvot šis nē. Dzirdēju, ka tev patīk kaķi, varbūt kaut kāda speciāla šīm te. Nē, man bija bešķinas skatīts. Kādas krāsas viņam ir? Viņš bija rišs. Naudīgs. Jū. Tu gribi bērnus? Jā? Wow. Šitais jautājums vienmēr. Es esmu ģimenes cilvēks. Es Ļoti daudz džeki negrib bērnus līdz 3-5. Tas ir tas, ko es zinu. Jā, un tu pēc tam tu esi vecs ops, un tu netiec līdz tam sīkajam interesēs tehnoloģijās. Viņš grib iziet paskriet, tev pēc kruķi jāstāj līdzi. Kam tas ir vajadzīgs? Nu jā. Man- Kurš man- ir tavs mīļākais Rīgas rajons? Ķēngari. Centrs tas noteikti nav, bet nu, gan jau kaut kur uz Drēliņu pusi. Tur Tu kaut tur kur dzīvo? apturējā. Sorry, kas ir uz drēliņu pusi? Tas ir LA. Nu labi, Indijā, zini, kur tik Ikea ir? tālu. Kur Ikea? Kur Ikea? Tas jau ir mešķēms vairāk. Nu labi, nu ap to vietu. Pēc, ka tur meš? Tāpēc, ka tur ir tā ir Rīga, bet tur arī tā kā koki mežs un daba bišķiņa. Zini, kā tur ir tas balans. Un tas nav arī tālu no Rīgas, no centra, tu vari tikt ļoti ātri visur. Kur tu tieši Siguldā gribētu dzīvot? Pilsētā vai tieši laukos? Kaķīšu kalnā. Kaķīšu kalnā. Es neesmu no Siguldas. Es biju pāris reizes tikai Siguldā. Es zinu, ka Siguldā arī tik forši ir to. Rodeli braukt. Jā. Un vienreiz esmu lecis arī ar gumiju ārā. Arī tik nice. Bija tik ekstrēmi vienkārši. Tas bija. Nē, es nekad saņēmu Nice. Varbūt pamēģinām tandēmā. Tu esi vairāk introverts. Nē? Es teiktu, ka nē. Es nezinu. Nu, varbūt no malas kaut kā citiem citādāk liekas, bet man patīk ar cilvēkiem runāt. Būt ar vairākiem cilvēkiem apkārt. Tā kā man patīk arī kaut kā tur, nezinu, festivāli, ja tas ietilpst tajā visā. Ja lēc divi tā pilnīgi pliki, tad pa brīvu laikam var izlikt. Tā ir jā. Pliko, nē? Es sateikšos, tas priekš pirmā randiņa ir par daudz. Nu, labi, Latvija. Čekam milzīgi Kad tu brauc pūkstens. nākamajā ceļojumā? Jāskatās vai nu pēc pāris dienām. Pagad, tu atbildēji, kāds ir tavs mīļākās posms? Tu teici lazy dog. Kas tas tāds ir lazy dog? Nu, pastāst. Kāds ir, ka tu vienkārši tā kā...
lazy doggy. Man tiešām jāraksta Izstāst ātri, 1 minūte. Respektīvi, tas ir tā kā dogijs, tikai tu nevis meitene ir tā kā uz visām 4, bet viņa ir tā kā nogulusies savu. Tad tu tā dupas ar tā saspēdīt, jā? Neprasi man, es nezinu. Kā tev 3 gadu vīzija? 3 gadu vīzija. Es ceru, ka man pēc 3 gadiem būs bērns. Labi, tas pateic pārāk skaļi. Nē, bet okei. Ir bijušas nopietnas attiecības? Jā, man ir bijušas nopietnas attiecības. Cik bija ilgākās? Man bija 5 gadi. Cik tev bija nopietnā? 3,5. 3,5? Wow, tas arī diezgan daudz. No cik gadiem tu biji? No 20 līdz 24. Kad tad dzimšanas diena? 8. septembris. Es gaidīšu puķis. Paldies. Ok. Forši. Forši. Kādi jūs secinājumi par Elvitu pēc šī viens ar viens sarunām? Ko jaunu varbūt uzzinājāt? Es teiktu, ka viņa ir tā dāma, ar kuras būtu vienmēr par ko parunāt. Jo viņa tiešām tā, kā viņa saka, viņa ir ekstraverti, viņai patīk komunicēt, runāties. Man uzskats, ka komunikācija izglābj pasauli, tāpēc, ja to dāmas vienmēr var visu sarunāt, izrunāt, tas ir tāds labs building materiāls. Šeit viņi baigi aktīvi ir. Daudz enerģiju tur darās kaut ko. Un tas man patīk, kad enerģisks cilvēks. Viņi tur teica kaut ko par to, ka viņi mēdz nokaitināt, laikam, cilvēkus. Kaut ko, ka viņi pa daudz. No tā nav bail? Tā jau būs, nezinu, jāredz kaut ko. Jānokausa laicīgi. Māris, kāds tev domājams? Es nezinu. Tā arī ir. Interesanti. Gribās vienkārši visu uzreiz noskaidrot. Kā ir tā? 5. rauns, jeb pēdējā izbalsošana. 3 džeki palikuši un jums ir jāizbalso 2. Precīzāk sakot, kurš ir uzvarētājs. Mums jābalso, kurš iet ārā? Jums ir jādiskutē, kāpēc kādam būtu jāiet ārā vai tieši jāpaliek. 2 cilvēki ārā, 1 paliek. Tas lielākais, kas red flags reāli tev, bija tas, ka tu viņai uzdevi tik daudz jautājumus, ko mēs jau bija izrunājuši. Jā, bet tas pēdējais man bija jāuzņemās lielāka atbildība. Es nevarēju tā tagad izdomāt. Bet tev arī bija vairāk laiks padomāt kaut kas. Tev arī bija laiks padomāt. Jo tas nav ne tikai par šitām sarunām, bet arī reāli visu pasākumu laikā, kas bija tur baigi pārklājies. Tas ir mans mīnus, ko es dodu tev. Jā, bet es jau tevi nebūšu kopā. Jā. Bet man ir no tevi jātiek vaļā šī brīdī. Ko Reita tā stāv klusā kaut ko? Tāpēc, kad es tā domāju vairāk par tiem gadiem, ko viņa teica, ne? Viņa teica, ka viņa tur baigi stingri uz to skatās. Viņa ir 24, man ir 20, 21. Es nezinu, kā uz to skatīties. Viņiem abiem ir 25, tad tāds. Bet pagaid, vai tāda padošanās tagad ir? Nē, es vienkārši tagad domāju, kā uz to skatīties visu un tā tālāk. Labs ir. Tad, džeki, vienojieties, kurš ir uzvarētājs? 1. Uz mani jau skatās. Tu? Nē, es uzvarēju. Jā, es uzvarētājs. Kurš un kāpēc? Pagaid, es uzvarētājs. Es saku tas, ko es saku. Viņš tas, ka atkārtojies, nefiksēja līdz sarunu, neķēra laukumu, tev vecums. Labi, zini kā, man šķiet, ka tad vairāk jāskatās uz to, kāds bija tas vaibiņš viens ar otru. Tik pa laikam bija tāds. Jā. Man šķiet, gan jau, ka mēs neviens nepadosies. Diezgan labi dāma. Es domāju, ka man bija vislabāk. Man šķiet, ka viņam bija vissliktāk. Viņam bija vissliktāk. Tev bija vissliktāk. Tev bija vissliktāk. Tev bija vissliktāk. Es nezinu. Man bija visinteresantāk. Labi, tu man šeit tur nebūs. Jā. Es nezinu, man liekas, ka es varētu. Ko lauzties? Baigi jāizlem. 2 cilvēki iet ārā. Spēle, kā? Mēs šeit brīdī mēs ir 2 pret 1. Jā. Labi, ka es varu iet ārā. Jā, un tad mēs varam. Bet kā mēs? Tīri uzveiksim. Ja tu tagad ej ārā, tev jāizvēlās, kurš otrs iet ārā. Es saku, viņš ir? Reins. Labi, tu visi, jā. Tur, Džeki, jūs redzējāt, vai ne, kurš uzvarēja garākais tur pa vidu, kas stāv tagad. Kā jums pašiem liekas no visiem Džekiem, kuram vajadzēja uzvarēt? Kas bija? Nevar par sevi teikt, nevar balsot par sevi. Es godīgi jau biju uzreiz tā kā. Viņš diezgan piemērots. Reins? Jā, īstenībā Reins arī. Bet kāpēc? Ka jūs abi šā teicat, kāpēc? Viņi izskatās labi kopā, kā es teicu.
Ok, nu mēs esam nonākuši līdz pašam finālam šim cilvēku eksperimentam, ja tā var teikt. Ir izvēlēts viens džeks pēc visu džeku it kā domām, kas ir nonācis tev tavs perfektais match, bet pirms es atklāju, kurš tas ir, tu man iečuksti ausī. No visiem džekiem, kas šodien ir bijis, ne tikai no viņiem 3, bet no visiem džekiem, kurš bija tas, kas tev īstenībā pašai visvairāk iepatikās. Elta man ir iečukstējusi, precīzi, ko tu uzrakstījusi, kurš tas ir. Un uzvarētājs, ko džeki visi paši savā starpā ir uzvarējuši un uzbalsojuši, ir Garančs. Tā kā viņš ir uzvarējis pirmajā vietā. Lūdzu, sastājieties blakus. Jūs, džeki, varat noiet nost. Tu, Elita, man iečukstēji ausī, ka tas bija Maris, vai ne? Jā. Kas sēž tur? Jā. Tā sanāk. Un džeki ir izvēlējušies citu džeku. Kā tu jūties šobrīd par to? Nē, viss kārtībā. Man viss kārtībā. Nē, kā tas vīlusies, priecīgi par to, ir ok, nav? Man ļoti interesē, kādi ir bijuši kritēriji šim visam. Finālā? Jā. Pirmais kritērijs, kāpēc Maris izskrit, bija, jo viņam šausmīgi atkārtojas tēmas, ka jums tur tā. Tas bija viens. Un tad Reinis izkrita, jo Maris viņu paņēma līdzi. Pēdējie 3 bija palikuši, bija Garančs, Maris un Reinis. Savas kaut kādas lēmas paņēma vadoties tīri no kaut kādas tās mazās informācijas, kas tiek dota. Un pēc vizuāla izskata viņš ir vispieaugušākais, un man tie lielie džeki patīk. Man arī tādi pieaugušāki vīrieši. Visi, lielākoties arī džeki, kad es aizgāju, kas jau bija izbalsoti, arī balsoju par Garanču, ka jūs tā kā būst sadarīgākie laikam. Es dzirdēju tādas tēmas, kā garums esot bijis ļoti liels faktors tajā visā. Man tas nav tas deal breaker, tas Jā. augums, cip. Galvenais, lai nav īsāks par mani loģiski, bet man nav tāds standarts, tev jābūt 1,85 m kā minimums. Jā, ok, es tad toči nedaru. Labs ir, tad, ko cilvēku eksperiments ir bijis interesants, kā jūs nokomentētu? Kā vispārībā šis bija? Ļoti patīk, tiešām. Gan konkurence, gan Elvis pati. Nē, tev ir? Jā. Nē, es tev varu piedāvāt no savas puses rītā ap 6:30, es būšu bišķi pieaugušāks pēc frizūras. Un es teikšu tā godvārds, es esmu bišķi pieaugušāks nekā es tagad izskatos. Okay. Šis ir bijis viens fenomenāls cilvēku human experiment, 6 džeki, kas paši savā starpā centās izvēlēties, kurš no viņiem ir vispiemērotākais tev. Dzīvē tā ir vai ne, ir augšas un ir lejas, un tad mēs esam tāpēc, lai to noskaidrot. Milzīgs paldies jums un arī visiem pārējiem par piedalīšanos. Tā kā aplausus studijā.